Sveicināti trešdienā, 11. aprīlī. Šodienas ziņu raidījumā skatieties. Pasniegta Aleksandra Pelēča prēmija. Dalību rallī Talsi pieteikuši 6 čempioni. Laikietilpīgs, bet nozīmīgs ir selekcionāras Vijas Strasdiņas darbs. Un kā ik gadu krustaceļš vienoja dažādu konfesiju pārstāvjus. 2 gadu laikā izdoto grāmatu skaits par Talsu pusi sasniedz skaitli 11. Vakar šo darbu autori tikās Talsu galvenās bibliotekas telpās, lai noskaidrotu, kurš tad šoreiz saņems pirms 12 gadiem iedibināto Aleksandra Pelēča prēmiju. Par jūras krastu stāstiem par pirātiem vēsturi un pat lepru Kurzemē. 2 gadu laikā Talsu novads kļuvis par 11 grāmatām bagātāks. Izvērtēt un noteikt, kurš šogad saņems Pelēču prēmiju, žūrijai nav bijis viegls uzdevums. Tomēr kā labākā šogad tika atzīta Baibas Šuvcānes grāmata Senais lībiešu ciems Kolka. Zinot, kad ir, teiksim, tāda liela konkurenta Žurauskas kundze, kurai, teiksim, šis grāmatklāsts ir 7 grāmatas, tas tāds kā mūža darbs, tad man šķita, ka droši vien, ka viņi saņems šo prēmiju, ja. Tā kā atzīšos, ka man bija pārsteigums tomēr, ka mans darbs atzīst, kad es saņēmu šo Pelēču prēmiju. Es noprotu arī Kolkas iedzīvotāji ir jums pateicīgi. Jā, man jāatzīstās, ka es biju ļoti pārsteigta, kad sabiedrībai atzīst, tas arī gandarījums nešaubīgi. Bet, kad tev vēl vietē, kam faktiski tā grāmata jau ir rakstīta dziļākajā būtībā, ja? Ka viņi nāk ar, kā saka, ar tādām pateicīgām acīm klāt un pat, lielā gandarījuma man nemaz nevajag. Šogad par savu favorītu grāmatu balsi atdot bija iespēja arī internetā. Tur vissvarīgāk atbalstīts tika Juris Šironovs, kurš piedalījās ar veselām 2 grāmatām, kas sarakstītas, kā pats saka, par savas grošas un vecstāva dzimtām. Vajadzēja it kā sākums tikai 1 grāmatiņu es uztaisīšu, tikai sev. Bet tad es tā padomāju, bet varbūt tie rādā gribēs zināt kaut ko. Izzināt kaut ko, un tad es to nodzinu to drusciņu to skopumu nost, ja, un tad piedāvāju saviem radiem tajā salidojumā. Jurim dzimtas salidojumā pieteicies neviens pretendents, kurš vēlētos grāmatu iegūt savās rokās. Viņš un arī citi autori atzīst, ka darbs nebūtu tapis bez Zigurda Kalmaņa atbalsta. Tā kā 1. klases skolniekam, ka pirmie soļi te ir. Un šitā grāmatiņa otrā, tā kā uz 2. klasi, jo līdz 9. klasē mēs ļoti vēl tādu. Tas man tāds hobijs, un tā kā es saku, es aizvešu pensijā, es varēšu, jo es sēdēju tajā arhīvā un vākt, jo es redzēju, kas tur atrodas. Jo tu tik daudz par savu ģimeni var tur atrast, cilvēki vienkārši nezina, kas tur ir glabājies. Kamēr viens pēta savas dzimtas saknes, jaunpagastnieces Elga Milleri un Inta Eikina centušās noskaidrot, kādēļ pagastā ir 3 nosaukumi – Virbi, Jaunpagasts un Sabiles stacija. Tomēr, sekojot vēstures liecībām, sapratušas, ka informācijas ir tik daudz, ka sanāk vesela grāmata, bet otra varētu tapt par informācijas vākšanas laikā piedzīvoto. Ieveda mani telpā, kurā darbojas elektroenerģijas ražotāja turbīna, no kuras man nekāda jēga nav. Bet man vajadzēja zināt, cik ražo, kādas tur tās jaudas. Un, protams, es jau daudz kur kļūdījos. Un tad viņš pats atbrauc un izlaboja manas kļūdas un pastāstīja, kā tas tur ir. Grāmata sākotnēji tapusi rokrakstā, un kad bijis atlicis tikai to pārrakstīt datorrakstā ar citu palīdzību, tad secināts, ka trūkst vēl pateicības un nobeiguma. Bet tad mums paziņoja, ka grāmata tipogrāfijā jau ir iespiesta un ir gatava un atvest pagastu padomē. Mēs skrējām un saiņus nesām uz mājām, lai neviens neredzētu, ka grāmata nav pabeigta. Un tad mēs ar rokām līmējām datorā rakstītu lapu, lai grāmata skaitītos pabeigta. Pelēča prēmijas ieguvēja Baiba Šuvcāne atklāja, ka pat laban izdevniecībā Jumala ir grāmata Lībiešu krasta stāsti, kurā būs iekļauti vietējo stāsti par visiem lībiešu ciemiem, sākot no Lužņām līdz pat Dūmilei un Ezerciemam. Tā motivācija man arī tas, ka man ir prieks, ka paliek, teiksim, mūsu kultūrā, vēsturē paliek šie cilvēki stāsti un šie cilvēki paliek. Viņi no anonīmiem kļūst par cilvēkiem, kurus mēs atceramies ar vārdu, kurus var izlasīt nākošās paaudzes, un tas man ir ļoti svarīgi. Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija.
Jau 4. gadu pēc kārtas Latvijas autorallija čempionāta vasaras sezonu iesāks Talsu rallijs. Šogad Talsos sacentīsies 6 aktuālākie rallija čempioni no 5 dažādām valstīm. Plānots, ka 12. un 13. maijā Talsos ieradīsies 6 aktuālie čempioni no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Norvēģijas. Savu dalību apstiprinājis arī pasaules rallija čempionāta VRC dalībnieks Mats Ostbergs ar stūrmani Jonu Andersonu, kuri šā gada kopvērtējumā atrodas 3. vietā. Talsos Ostbergs startēs ar N4 grupas rallija mašīnu, tādējādi izlīdzinot tehniskos spēka samērus ar citiem čempionu rallija dalībniekiem. Savukārt Latvijas čempiona titulu šogad centīsies aizstāvēt pagājušā gada līderu ekipāža Andis Neikšāns, Pēteris Dzirkals, kuriem pērn Talsos cīņa par uzvaru beidzās pēdējā ātrumposmā pārsistas riepas dēļ. Čempionu cīņās uz starta stāsies vēl viena ekipāža no Latvijas – Jānis Vorobjovs ar stūrmani Guntaru Zicānu, kuri pagājušo sezonu braucot ar N4 grupas Mitsubishi Evo X noslēdza kā Igaunijas čempioni autorallijā absolūtajā vērtējumā. Arī Igaunijas N4 grupas čempionu ekipāža Kaspars Koitla, Andres Ots cīnīsies par sava čempionu goda aizstāvēšanu Talsos. Vitauta Švede un Žilvina Sakalauska ekipāža šogad aizstāvēs ne tikai Lietuvas, Baltijas un NES čempionu godu, bet arī pērn Talsos izcīnīto čempionu kausu. Savukārt čempionu sarakstu noslēdz Dmitrijs Tagīrovs, Krievijas sporta meistars un pagājušā gada Krievijas rallija čempions absolūtajā vērtējumā, kurš rallija Talsi 2012 startēs kopā ar stūrmani Annu Zaviešinskaju. Kā ierasts, arī šogad rallijā Talsi būs ne tikai autosporta sacensības, bet arī izklaides programma līdzjutējiem. Kādreiz lauku saimniecība nebija iedomājama bez maizes krāsnes, un ik sestdienu ceptas maizes. Arī mūsdienās daudzi cilvēki vēl joprojām turās pie senajām tradīcijām. Taču tāpat kā agrāk, arī tagad, lai kaut ko gatavotu, nepieciešama labība, par kuras kvalitāti rūpējas Valsts tendes graudaugu selekcijas institūtā. Ziemas un vasaras kviešu selekcionāri Vija Strasdiņa vakar svinēja apaļu jubileju, kas kā vienmēr tiek atzīmēta laikā, kad no tālām zemēm Latvijā atgriezušies melnie putni Strasdiņi. Katrs pavasars ir tāds, kad parādās tie pirmie strazdi, ja tajā man vienmēr jau atgādina, redz, tavie radinieki ir atlidojuši. Ja? Nezinu, tas uzvārds man tā ir tā pielips, ka man jau arī darbā man kolēģi nekā nesauc citādi kā par Strasdiņu. Viņa stendes graudaugu selekcijas institūtā strādā kopš augstskolas beigšanas, un šajā laikā izveidojusi, kā kolēģi saskaitījuši, 12 kviešu šķirnes. Viss sākās no vienas sēkliņas būtībā selekcijā, ja? Un tas lai izselekcionētu vienu šķirni, vajadzīgi 15 gadi. Citā jāiziet pat vēl vairāk. Ja? Protams, tagad ir ļoti labas jaunas biotehnoloģijas metodas, un mūsu robijs ir ticis jau tautās uz pusātrākā laikā. Vasaras kviešu šķirne robijas izveidota sadarbojoties ar Latvijas Universitātes bioloģijas fakultāti. Eiropā pašlaik veidojot kviešu šķirnes, tiek strādāts ar ģenētikas metodēm. Tā daudz ātrākā laikā atkodējot, vai šķirne ir, piemēram, ziemcietīga un vai vēlāk tā nekļūs uzņēmīga pret dažādām slimībām. Savi plusi tomēr ir arī tradicionālajai selekcijai. Viņiem tas viss ir it kā vieglāk no vienas puses. No otras puses, mums ir labāk, jo tas augstā līnija jau ir testēta 10-12 gadu laikā uz lauka. Tur ir bijis gan sauss, gan sniegs. Kā saka, tur viss pilns komplekss. Pašlaik visiecienītākā esot Vija selekcionētā šķirne Fredis, par kura palaišanu pasaulē, protams, ir liels gandarījums. Fredis šobrīd ir topā, jo viņš tos 2 gadus, 3 ir ļoti labi pārziemojis, un arī šogad zemnieki priecājās par viņu. Man viens zemnieks piezvanīja no Bauskas un teica, ka viņš domā, ka šogad tiešām Fredim būs topa gads, ka jo ļoti liels platības ir apsēts ar viņu. Ja? Un zemnieki ir zināmā mērā pateicīgi, ja, kad ir tādi šķirni, ka viņi var viņu agri novākt un sēt pēc tam rapsi. Un galvenais, ka viņi labi ziemo. Kviešu sējumi eksperimentālajos laukos tiek pārbaudīti regulāri.
Lai gan agrāk Vija papildus strādājusi arī Talsu valsts ģimnāzijā par bioloģijas un ķīmijas skolotāju, viņa uzskata, ka selekcionāres darbs viņai ir vispiemērotākais, jo nekur nav tik labi kā ārā no pilsētas Burzmas un Kviešu laukā. Es nemeklēju darbu. Man darbs pienāca klāt pats. Man uzrunāja, tagad jau mums ir, kā saka, nelaiķa agronoma Metuzāla Dzidra. Un Dzidra mani sameklēja un piedāvāja šo te darbu, un es piekritu, un tā es jau tajā pašā 70. gada 1. oktobrī sāku strādāt. Un tā es neesmu no tā laika izgājis ne no saviem robežniekiem, ne no šejienes. Profesijas izvēlē galveno lomu esot nospēlējusi Vijas klases audzinātāja, kas ieteikusi studēt bioloģijas fakultātē. Un tā no 70. gadiem viņa stendas graudaugu selekcijas institūtā, strādājusi pie graudaugu genofonda izveides, kas piemērots tieši Latvijas laika apstākļiem. Mēs eksportējam kviešus daudz un ļoti labas kvalitātes. Lai gan kādreiz vecos padomijas laikos teica, ka Latvija atrodas tādā zonā, kur var tikai lobarības kviešus. Maizē neko mēs nevaram. Mums visu ved no Kazahstānas. Bet tad noteikti tas bija izdevīgi. Nu, protams, tas bija ļoti, jā, tas bija izdevīgi un tā bija atkal valsts politika, jā, bet es teikšu, ka mūsu zemnieki ir ļoti, tādi stingri, pārliecināti un, ja viņi kaut ko dara, tad viņi dara visu no sirds un es domāju, bez maizes mēs nepaliksim. Viss būs kārtībā, Latvija būs pēdusi. Paula Negriba, Kaspars Virkstiņš, Talsu televīzija. Kā ik gadu lielajā piekdienā, tā arī šogad Talsos notika ekumeniskais krustu ceļš. Lai gan lieldienas jau aiz muguras, piedāvājam atskatu uz šo notikumu. Pierasts jau grēks un tā ceļš, akmenī pārvēršas sirds, un man nav spēka piecelties. Trīs vienīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Mēs lūdzamies, ka šī var būt tā diena, kad tu patiešām mūsu dzīvēs esi augstu celts. Ka mēs tev paceļam augstu, un tad nav tā, ka mēs ikdienā tevi kaut kur nolaižam tik zemi, ka neviens to neredz mūsu dzīves. Bet dod, ka mūsu dzīves var būt tādas, kurā mēs spējam iziet cauri, nepazaudējot tevi. Tāpēc dod, ka mēs, kas tavu žēlastību esam piedzīvojuši, ka mēs esam tie cilvēki, kas savā dzīvē spējam pacelt tevi visaugstāk. Man doties krustaceļā nozīmē katru gadu izbaudīt un sajust to, ko Jēzus mūsu dēļ izdarīja, ka viņš nomira pie krusta, paņemdams visus mūsu grēkus. Un es arī katru gadu ejot domāju par sevi, ka viņš arī paņēmis ir manus grēkus. Un tā es varu iegūt mūžīgo dzīvību. Pilnībā es nesaprotu līdz galam, jo tas katru gadu man kaut kas jauns ir. Jo domājot par krustaceļu, un man nav viennozīmīgas atbildes. Un tāpat kā es šodien dalījos tajā stacijā, kad jo vairāk es par to domāju, jo grūtāk man viņš saprotams ir, un vairāk jautājumu un mazāk atbildes ir. Jēzus sacījums, man slāps. Tur stāvēja trauks ar etiķi. Tie uzsprauda sūkli ar etiķu uz īzapu stiebru, un to pacēla pie viņa mutes. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja. Viss piepildīts. Lai mēs varētu ne tikai reizi gadā lieldienās, bet katru dienu celties augšā, celties no savām vājībām, kļūdām, vainām un vienmēr ar prieku sākt no jauna savu dzīvi, tā kā mēs priecājāmies lieldienās. Paldies, ka skatījāties! Trešdienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos piekdienu!